Labrīt, Latvija. Izpildu varu. Daudz, kur mūsu latviešu tautu kodēja, ka tavs pienākums iet bez vēlēšanām, te tā dzīve paliks tā labāk, uz valsts attīstīsies. Bet realitātē mēs redzam, lai cik gadus mēs regulāri neiet uz tām vēlēšanām, nemainītos vecos vēžus baltiem pukainiem, nekas mūsu valstī nemainās, paliek tikai sliktāk. Kāpēc? Tāpēc, ka faktiski ne jau tie vecie vēži vai baltie pukaini ir vainīgi pie kaut kā šīs sistēmas. Viņi maz skrūvīti šī sistēmā. Problēma ir tādā, kad faktiski mūsu izpildu var nav ieinteresēti, motivēti, lai Latvijas tautsēmniecība attīstītos, lai Latvijas valsts attīstītos. Latvijas tauta dzīvot labklājīgi. Viņi ir lielākoties, ja mēs tā iedziļinamies, viņi ir tāda, vakar tu biji laba grāmatvedi vai labs jurists vai labs sportists. Šodien tu jau esi ministrs. Tu jau kontrolē, pārvalda, organizē tūkstošiem cilvēku darbu, desmitiem tūkstošu cilvēku darbu, simtiem, desmitiem struktūru vienību darbu. Un faktiski, ja tu biji vakar labu grāmatvedi kaut kādā uzņēmumā, tev nav ne mazākās pieredzes to darīt. Mums tā balstās mūsu sistēma. Faktiski naudas var radīt šo sistēmu, šo lohatronu, atvainojas par tādu teicienu, ka mēs tur ieliksim tādu un tādu ministru. Ko tas ministrs var mainīt, ja viņam nav pieredzes zināšanā kaut ko mainīt? Un jā, dažreiz saka, jā, tur gadiem tā ministrijā bijis tāds ministrs, tur tāds, tas pats cilvēks citā ministrijā, jā, viņam jau ir pieredze. Nē. Viņi var nosaukt par prognozējumu cilvēku. Ar viņu ir pieredze, ka viņš nedarīs neko citu, ko saimnieki liedz. Viņš darīs to, ko saimnieki viņam ir likuši darīt, un viņš ir prognozējams. Tanī brīdī, kad tas ministrs sāk darīt kaut ko tautas valā, viņš kaut kādā brīdī presē tiek noķengāts un pazūd no vides, un tas ir labākais, ka viņš vienkārši pazūd, ka viņš vienkārši pēc tam neizlīcina, ja viņš kaut ko nav atļāvies. Un atcerieties to pašu ministrs, jā, salīdzinot tautas saimnes deputātu ministrs it kā ir, viņš viens var uzrakst pavēlu un to rīkojās. Tautas priekšstāviem jāatrod 51 dombiedrs, ka tad viņš var kaut ko mēģināt izmainīt. Bet maza nianses, par ko runā. Ministrs paraksta pēdējais uz šī dokumenta. Pirms viņa jau ir parakstījuši 20 cilvēku, sagatavojuši šo ministra lēmumu, un tad viņš uzliek parakstu. Viens pats ministrs faktiski nevar to izdarīt. Ja? Tas viss ir mājas. Ja, kā mums lielākā problēma Latvijas valstī ir izpildvara, kas nav motivēti, ieinteresēti. Kas sastāv no cilvēkiem, kur vakar tā rūpi izsakoties bija nabagmājas sētnieks, šodien liels, kā sakot, valdnieks. Ja? Nestrādā sistēma. Ar tie naudas var nekad mūžā savos uzņēmumos, lielos globālos uzņēmumos. Nebūs tā, ka vakar viņš tur bija kaut kāda laba grāmatvedi, un šodien jau viņš tur valda, tur miljardus kontrolē. Nav tā. Tā ir viena liela krāpšana. Un faktiski atbalstot visu šo sistēmu, mēs, piedodiet par tādu teicienu, esam noziedzīgi pret savu valsti, pret savu tautu. Un mēs tā apātiski, neticīgi un bailīgi no rīcības noskatāmies visu to. Mēs sakām, mums ir galvenais paēst, pabarot. Mums to sistēma darbojās, to, ka mēs skrienam, lai pabarot. Jā, mēs nopelnām 1 eiro, viņi 100 eiro nopelna no tā, ka mēs skraidām un darbojamies. Jā. Ja mums tā valsts, viss tā Eiropas, tā rietuma sistēma ir nothing personal, just money, skrienat pēc naudas, skrienat. Ja brīdī, kad tu sāc skriet, tu nopelni eiro tā kā vērks, viņi 100. Un tu visu to sistēmu ar savu apātiju uztur. Ir jāmaina šī sistēma, ja mēs gribam dzīvot labklājīgāk, nebūtu vergi paši savā zemē. Un 13. janvārī tautas kustība mēs esam stipra, vienota tauta, dod šo iespēju sajusties kā latviešu strēlnieki, kas izmainīja lielas impērijas valsts pārvaldes sistēmu. Centās radīt šo suverēno tautas varu. Viņu laikā tautsēmniecība izauga šī valstī, attīstījās šī valstī tautsēmniecība. Latviešu tauta spēja daudz ko darīt.
beidzam atvainojas par savu tādu riebeklību, būt liederīgi idioti, slaucam jaunu priekš naudas vairs. Sajūtamies, ka pa mums viņi ir gājās, ka mums krāpj. Sajūtamies arī sevi kā latviešu strēlnieku pēcnācēji. Mainām šo sistēmu. Zvanat man, tiekamies, veidojam šo tautas kustību, ņemam piemēru no latviešu strēlniekiem, pārmainām šo valsts sistēmu. Mēs esam baltu gaismas tauta, radām piemēru visai pasaulē, kā šos neliešus, šos mērģus, kuri pelna mūs un kuriem nothing personal just money ir. Izmēžam viņus no pasaules vēsturē. Mēs ticam, mums izdosies. Esam labi saimnieki savā zemē.